Sauli novēroju, ka saule nosēdās pilnīgi pretējā vietā, kur viņa nekad nav sēdējusi. Pa 20 cik tur tiem gadiem, cik es dzīvoju šī dzīvoklī, nekad saule man nav sēdusies pretī logam. Tad viņa nosēdās pretī virtuves logam, kaut gan viņai bija jānosēžās tur, kur atrodas Hansebāna. Nu, redz, jau pārfilmē šodien redzēju, kur par to vakar runāja, kas runāja par to, kad pa dienu saule ar mēnesi kopā un vēl, un tad tur jau ir pārfilmēts, jau ielikts jau iekšā, un tas, kad arī, kas raksta, ka bērnībā redzēja. Nu, es nezinu, mana kaut cita saule, acīm redzot, man saule nosēžās tur, kur viņa parasti arī nosēžās. Prezident, ja tu ievērojies esi, teiksim tā, nu, ieskaties saules gaismā vai no rīta vai pa dienu, paskaties, kā viņa spīd. Tev liekas, ka tā saules gaisma tāda pati kā kaut kādi gadi, 5 līdz 10 gadi atpakaļ. Skatoties uz fasādēm, uz saules, teiksim, atainojuma, teiksim, spilgtuma krāsā, saule vairs nespīd zeltenī, viņa spīd balti pelēt. Dzirdat, kas ir? Pat vienalga, ko tur kas domās, pastāstīšu tādu lietu, es tagad gan neatminos, tas bija 22. gads laikam, visdrīzāk man šķiet. Es varu pateikt tikai vienu, mana ģimene zina to konkrēti. Vienā dienā es ieraudzīju baltu sauli, un es vienkārši stāvēju ārā. Es saku, paskatieties, kāda tā saule ir. Es neskaitāms reiz to atkārtoju, tāpēc, ka tieši tādā vienā dienā, tāpēc es saku, kurš tur vispār nedraudzējas ar prātu, lai smējās tālāk. Mēs varam katrs kaut ko, kas stāsta, salikt kopā, un tā dara prātīgi un ar saprātu apdāvināt, un uz soliņa sēdēja skatījās, un tik ilgi nesēdās saule, ka vienkārši es saku, kas notiek, es nesaprotu, kā viņu jau vajadzēja norietēt, es neatceros, cik bija pulkstens, bet tas bija vienā dienā, un vienkārši es to pastāstu kā pieredzi savu, un var likt to kopā.